Sveicināt, mīļotie! Lai Tētis jūs bagātīgi apskauj un bagātīgi iepriecina. Tētis jūs izlej pār jums savu mīlestību. Gribēju šodien padalīties drusku par to. Šodien bija foršs dievkalpojums un mācītājs ļoti labas lietas runāja. Viņš runāja, ka iet identitātē ir viena lieta. Tas ir sākums. Bet pēc tam mums ir jāatdod sevi pilnībā Jēzum. Jāļauj viņam plūst caur mums. Un tā, ka mēs to sākam darīt, tā, ka mēs to sākam, to viņš runāja pats no sevis, tad, kad mēs sākam iet viņa tūmā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums jāsāk ļaut viņam darboties caur mums, lai mēs būtu šis kanāls, lai mēs būtu kā šī caurule, varētu teikt, kurā nepaliek nekas iekšā, kurā ielīst pa vienu galu un viņa aiztek prom pa otru, kur vajadzīgs izplūst. Mēs esam šie te trauki, kuri lej iekšā un viņiem plūst pāri plūstoši trauki mums ir jābūt. Bet jā, ir tāda lieta, ka mums patīk aizturēt to un teikt, ka mēs to darām. Tā nav mīlestība. Es runāju daudz par mīlestību, un es gribu arī šeit akceptēt tieši par šo, ka tēta mīlestība jābūt ir mūsos. Tad, kad mīlestība atnāk mūsu sirdīs, tad mēs tikai varam sākt atlaist, jo mēs saprotam, ka mūs ir mīlošs tētis, kas mūs mīl un kas zina labāk nekā mēs, ka mēs neceļam savus plānus. Tad, kad mēs ceļam savus plānus, mēs paliekam egoistiski. Mūsu ego sāk augt. Arī to mācītājs šodien runāja, un es to esmu arī sapratis. Tiešām, tad, kad mēs apturam šo plūsmu caur mums, atdodam savu identitāti, atdodam sevi pilnībā Jēzum, tad viņš var caur mums plūst. Tad viņa mīlestība var augt mūsos. Tāpēc, ka mēs neaizturam. Mīlestība nemeklē savu, kā mēs zinām. Viņa atdod sevi, viņa pilnībā atdod visu, kas viņā ir. Viņa neatstāja neviena grama sev. Tā ir tā vispareizā lieta, ka mēs neatstājam sev, bet atdodam Jēzum visu. Atdodam, ļaujam plūst. Ļaujam plūst. Tad, kad mēs atdodam, tad mūsos ir ko liet iekšā. Man patīk, kā viens mācītājs teica, kas mums ir jādara, lai tas notiktu. Un es ar to esmu saņēmis, jo kaut kādu nedēļu es to daru. Es vienkārši ļauju piepildīt sevi. Man patīk to, ka mums ir jāatdod tikai to, kas pāri plūst. Nevis to, kas mums jau ir iekšā. To mums tētis neprasa atdot. Viņš prasa atdot to, kas pāri plūst malām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāpiepildās viņa klātbūt. Nevis jāprasa, nevis kaut kas tur dikti jālūdz, dikti kaut kas jādara, bet jāļauj vienkārši plūst. Kā es to daru? Es vienkārši uzlieku savus austiņas, uzlieku šīs ausis un uzlieku mūziku. Viņa tagad fonā skan un ļauj plūst. Saku, Tēvs, piepildi man. Es pats neko nespēju, es pats neko arī negribu spēt. Tā ir pēdējā laika lūkšana man, un man mācītājs apstiprināja. Brīnišķīgi, ka Tēvs, tad, kad tu esi viņa tūmā vienmēr, tad tu saņemsi no viņa, kas tev darāms. Un mācītājs ir tas, kas tev apstiprinās. Un man viņš ļoti labi šodien apstiprināja visu šīs lietas, ka nevis es esmu darītājs, bet viņš ir darītājs. Ka viņš grib darīt caur mums, bet mēs neļaujam, jo mēs uzceļam savus plānus. Un domājam, ka to apstiprinās Tēvs. Kaut gan ir jābūt pilnīgi otrādi. Tad, kad mēs ļaujam un atdodam, saka, tēt plūst caur mums, plūst Svēto garu, plūst Jēzu, tad viņš var mūs mainīt, tad viņš var plūstot cauri, plūstot ūdens, viņš iztīra, viņš attīra, viņš dara jaunu, viņš dara visu laiku piepildīt tevi. Jo tikai tas, kas pāri plūst, tas plūst pāri. Kā trauks, kā piltuve, kā trūba, kā nu kurš to uztver, bet pāri plūstos, cauri plūstos.
Es pateicos viņam tiešām, ka viņš var caur mani plūst, ka viņš var, ka es viņam atdodu visu savu dzīvi un pasaku, Tēvs, es negribu kontrolēt savu dzīvi. Es negribu būt egoistisks, es gribu atdot to, kas ir jāatdod. Jo egoisti atstāja sev, bet tie, kas atļauj tētim plūst caur viņu, viņš atdod. Tā ir mīlestība, tā ir galējā mīlestība, kas vienmēr ļauj plūst caur tevi, caur mani, caur mums. Tāpēc es gribu teikt katram un sev novēlēt to, lai mēs atļaujam tētim plūst caur mums, atļaujam tētim Jēzum Svētajam garam plūst caur mums. Un tad mēs viens otru piepildīsim, tad mēs viens otram palīdzēsim. Tēvs mūs vēl vairāk varēs mainīt savā līdzībā. Tā kā Pāvils teica, tad nedzīvo es, bet dzīvo manī Jēzus, jo Pāvils pilnīgi un skaidri to saprat. Tad, kad es atlaižu un atbrīvoju pilnīgi visu, tad es vairs nedzīvoju, bet dzīvo Jēzus manī. Tas ir ļoti brīnišķīgs konteksts, brīnišķīga doma, kur es saņēmu un kā apstiprinājumu tam, ko es daru. Jo vairāk es atlaižu, jo vairāk manī var plūst tiekšām, vairāk es varu atdot. Tas ir tiešām, un tas ir nesalīdzinām forši. Un tad tev arī nav jācīnās vairs par kaut ko. Tu vienkārši atļauj tētim, es esmu, plūst caur mani, dari caur mani. Tā kā esat svētīti, mīļie, lai mums brīnišķīgi šī diena, pēcpusdiena, vakars, un lai viņa tuvums arvien vairāk un vairāk jūs pārņem un apņem un apskauj. Esat svētīti.